Sveiki visiem! Šodien ķersimies klāt vienam Rīgas stūrim ar, jāsaka, ļoti bagātu vēsturi Grīziņkalna parkam. Mums ir pieejams diezgan detaļizēts apraksts par tā tapšanu un visām pārmaiņām gandrīz pusotru gadsimta garumā. Tieši tā, un mēģināsim šo stāstu atšķetināt, jo tas nav tikai par kokiem un soliņiem, tas ir kā tāds Rīgas sociālās kultūras, pat politiskās dzīves spogulis. Un viss sākās interesanti 19. gadsimta beigās ar privātu iniciatīvu. Toreiz parkus bieži vien veidoja, restorāna īpašnieki. Jā, un šajā stāstā galvenais varonis ir Alderis Frīdrišs Šindlers. Viņš nāca no Šampētera. Pirms Grīziņkalna viņam bija jau citi mēģinājumi. Tur Deju places, Šampēterī, restorāns Iļģu ciemā. Bet lielais lūziens bija 1901. gada Rīgas jubilejas izstāde, kur viņa restorāns Venēcija pie pilsētas kanāla guva milzīgus panākumus. Un tad viņš ieraudzīja Grīziņkalnu. Tolaik sauktu par Grizenbergu. Un kas tas bija? Būtībā augsta smilšu kāpa, zināms, ka tur agrāk līgoja, bet apkārtējiem tā bija arī problēma. Prāta darbs saskatīt tur ko vairāk. Bija pat doma tur daļu jubilejas izstādes rīkot, bet nosprieda, ka par tālu no centra. Jā, bet Šindlers domāja citādāk. Tuvu centram, ainavisks un galvenais varēja veidot visu pēc sava prāta. Viņš piesaistīja pilsētas galveno dārznieku, slaveno Džeoradžu Kūfaltu. To pašu Kūfaltu, kas veidoja daudzus Rīgas parkus. Tieši tā, Kūfalts izstrādāja plānu ar apstādījumiem, alejām, protams, restorānu, teātri un pat tādu balagānu laukumu. Kas tas tāds bija balagānu laukums? Tāda vienkāršāka izklaides zona, karuseļi, dažādas atrakcijas, vairāk tādai, tautas publikai domāts. Skaidrs, tātad 1902. gadā sāka būvēt Veda Melnzemi, kalnu nedaudz nolīdzināja, veidoja terases, un 1903. gadā parks bija gatavs. Kāds tas izskatījās? Diezgan iespaidīgi. Pirmajā terasē bija restorāna ēka, to starp citu pārveda no tās pašas jubilejas izstādes, un liels deju laukums. Bet odziņa bija Apollo teātris. Apollo. Koka ēka, ja? Jā, liela, eleganta koka ēka klasicisma stilā. Arhitekts nav pilnīgi skaidrs, varbūt Fon Viganovskis, varbūt Faifers, bet iekšā liela zāle, marmora galdiņi, vienas krēslis, skatuve, pat ziemas piebūve. Un moderns elektrība, tvaika apkure. Ko tur rādīja? Sākumā vadīja Teodors un Adolfīna Hartmaņa. Repertuārs bija tāds ģimenēm draudzīgs fērijas, tas ir tāds kā vizuāli krāšņas pasaku lugas, baleti, vēlāk arī varietē. Un pārējās terases? Otrā tāds vācu alus dārza stils, galdiņi zem kokiem, paviljons dzērieņiem, bet trešā pašā kalna galā bija grandios plāns, kas neīstenojās. Ah tā, kas tad tur bija iecerēts? Mākslīgas pilsdrupas, pēc Rīdesheimas pils parauga, ar vīna restorānu, kafejnīcu, skatu laukumu, un tas paviljons pat bija jau noskatīts Diseldorpas izstādē. Bet, nesanāca. Un tad? Tikai 2 gadus pēc atklāšanās viss mainījās. 1905. gads. Tieši tā. 21. oktobrs. Milzīgs strādnieku mītiņš. Parka atrašanās vieta strādnieku rajonā bija izšķiroša. Avots min pat virs 100 000 dalībnieku. Tas ir neticami. Tikko atvērts izklaides parks kļūst par politisku epicentru. Kādas bija sekas? Dramatisks. Bagātākā publika parku pameta principā uzreiz. Tā vieta ieguva ļoti spēcīgu politisku un šķirisku nokrāsu. Šindleram bizness pajuka. Viņš ērks iznamāja, pats pārcēlās uz Jūrmalu. Restorāns un teātris palika tukši. Lielākoties jā, darbojās vēl tas balagānu laukums. Bet interesanti, ka tieši tad, no 1006. līdz 1008. gadam, tukšajā Apollo teātrī iemetinājās ļoti spēcīga latviešu aktieru trupa. Tiešām. Kas tad tur darbojās? Amtmanis Briedis, Teodora Banga, jaunais Eduards Smiļģis un citi. Viņi tur pirmo reizi latviski uzveda, piemēram, Čehovu, Gorkiju. Tas bija nozīmīgs solis latviešu teātrim. Bet laikam grūti gāja. Ļoti. Finansiālas problēmas, plus vēl žandarmu uzraudzība visu laiku. Šī trupa beidza pastāvēt līdz ar jaunā Rīvas teātra izveidi. Un tad jau nāca Pirmais pasaules karš? Un Šindlera ēkas. Jā, tās nodega. Palika tikai dārznieka māja un viena neliela estrāde, ko 1911. gadā bija projektējis arhitekts Hainz Pīrangs.
parks atkal kļuva pamests mežonīgs. Un pagāja laiks līdz atjaunošanai. Gandrīz 10 gada. Tikai 1920. gadu beigās sākās rekonstrukcija, un to vadīja Kufaltas skolnieks Andrejs Zeidaks, ļoti svarīga persona Rīgas dārzu vēsturē starpkaru periodā. Viņš radīja to parku, ko mēs daļai pazīstam šodien. Tieši tā, pilnīgi jauns dizains, slavenā Liepu aleja, centrālās kāpnes, ļoti populārais rožu dārs, bērnu baseins otrajā terasē, un interesants fakts, atbalsta sienas būvēja no būvgružiem, tāda kā tā laika otrreizējā pārstrāde. Un skulptūras parādījās. Riharda Maura. Jā, Maura skulptūras. Un tad 1930. gadā parkam jauns nosaukums – 1905. gads. Tā simbolika tika, nostiprināta. Pēc otrā pasaules kara atkal postījumi, bet parku atjaunoja. Maura skulptūras gan pazuda, bet parādījās. Parādījās Lutausis pie baseina, Mārtiņa Šmalca darbs, un puķu dobes veidoja uzrakstu 1900. Piemiņas plāksne mītiņam. Ideoloģija kļuva vēl uzskatāmāka. Bet tas neticamākais stāsta pavērsiens, vismaz man, 1949. gadā zem parka izrok bunkeru. Nopietni. Jā, nopietni. Milzīgu, slepenu militāru bunkuru. Mērķis nav līdz galam skaidrs, varbūt štābs, varbūt civilās aizsardzības objekts, sakaru mezgls. Tagad tur, starp citu, ir datu centrs. Tas parāda vēl vienu pilnīgi apslēptu vēstures slāni. Un tad vēl tas memoriāls 1905. gadam pie Asaras ielas. Jā, 1970. gadā tēlnieks Valdis Albergs, un zīmīgi, ka tā veidošanai mantoja akmeņus no Staburaga klints, kas tobrīd tika apludināta Hes būvniecības dēļ. Tā simboliski savienojās divas ļoti atšķirīgas, bet tautai svarīgas atmiņu vietas. Un kāds tad parks ir tagad? No vienas puses šķiet, ka nedaudz nolaists, estrāde nodegusi, atraksiju nav. Jā, ir tāda sajūta vietām, bet no otras puses tur ir jauna dzīvība. Tajā pašā vecajā Balagānu laukumā tagad ir moderns skateparks, notiek Ghetto Games pasākumi, kas ir ļoti populāri. Un ir arī cerība uz atjaunošanu. Rīgas doma sola. Sola gan atjaunot celiņus, kāpnes, soliņus, apgaismojumu, arī Lutausis ir aizvests uz restaurāciju, cerams drīz atgriezīsies, un, protams, tas mūžīgais jautājums par skatu laukumu pašā virsotnē. Tas, ko Šindlers gribēja jau pašā sākumā. Tieši tā. Un tagad tas būtu vēl loģiskāk, jo Grīziņkalns sen vairs nav nomāla, bet Rīgas vēsturiskā centra daļa. Tā, kad ja mēs tā apkopojam, Grīziņkalna parks ir kā tāds Rīgas vēstures mikrokosms. Privāta uzliemība, māksla, izklaide, revolūcija, kari, ideoloģijas maiņas, spēja pielāgoties. Viss vienu vietu, un tas, manuprāt, vedina uz pārdomām par nākotni. Kā šajā vietā, nākamajā attīstības solī, varētu gudri savienot visu šo bagāto, sarežģīto, pat pretrunīgo pagātni ar mūsdienu vajadzībām. Jā, kā saglabāt to unikālo vēsturisko atmiņu, bet padarīt parku dzīvu un vajadzīgu šodienas rīdzeniekiem. Tas, laikam, ir tas jautājums, ko atstāt pārdomām.